Samērā īpaša problēma hemoroidālās slimības sakarā ir tātad mūsu jaunās māmiņas, kā arī māmiņas ar maziem bērniņiem, kurām tikko viņi ir piedzimuši, un šī hemoroidālā slimība. Jā, faktiski gandrīz vai jāsaka, ka šī pacienšu grupa ir īpaša, tāpēc, kad arī šī hemoroidālā slimība attīstās mazliet savādāk nekā pārējiem. Par iemesliem. Vispirms tātad grūtnieces organismā notiek ļoti liels izmaiņas sakarā ar šo te bērniņu gaidīšanu. Šīs izmaiņas ir pirmkārt apasņošanā, jo tātad bērniņš aug mammas dzemdē, dzemde saņem papildus apasņošanu, tātad tur notiek papildus asinsvadu paplašināšana, dzemde atrodas mazā iegunī, tātad paplašinās arī visi pārējie asinsvadi, ieskaitot asinsvadus ar taisno zarnu, kas tad veido šos te hemoroidus. Otrkārt, grūtniecība nereti raksturojās ar dažādiem gremošanas sistēmas traucējumiem. Bieži grūtniecēm ir aizcietējumi, kas savukārt, ja tos nekoriģē, arī varētu radīt problēmas ar hemoroidiem. Treškārt, protams, bērniņš augot mammas vēderā, mehāniski nospiež lielās vēnes, līdz ar to atplūde no hemoroidālām vēnām ir traucēta un šie hemoroidi kompensatori palielinās. Grūtniecības laikā izmainās hormonālais līdzsvars mammiņas vai grūtnieces organismā. Šīs te izmaiņas arī izsauc vēnu paplašināšanos, savukārt arī varētu novest pie hemoroidālās slimības pāsinājuma. Šo faktoru kopums liek domāt, ka grūtniecība un hemoroidi ir mazliet atsevišķa tēma, taču ļoti aktuāla, jo grūtnieces, protams, ir īpaša pacienšu kategorija, pie kuriem mēs esam ļoti uzmanīgi, kuriem, diemžēl, mēs visu savu arsenālu pielietot nevaram, taču viņām palīdzēt ir nepieciešams. No ķirurģiskajām metodēm mēs varam pielietot šo te hemoroidālo artēriju lāzeru koagulāciju, aiz tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tas neprasa atsāpināšanu. Jebkur ķirurģiski iejaukšanās grūtniecības laikā, protams, ir jāpārdomā vēl un vēlreiz. Šeit metode par labu runā tas, ka nav nepieciešama atsāpināšana, tātad nav nepieciešama narkoze, un narkozes vielas, kā mēs zinām, nepārāk labvēlīgi ietekmē grūtniecību vai bērniņu. Ja? Nav nepieciešams pēc operācijas lietot pretsāpju zāles vai antibiotikas vai kaut ko tam līdzīgi. Taču, protams, arī šo procedūru mēs izvēlēsimies 7 reizes nomērot un tikai tad veicot.